Es reizēm runāju ar kādu cilvēku, un pēc sarunas jūtos noguris. Bieži vien aizdomājos, kāpēc tā. Runāt par tādiem enerģētiskajiem vampīriem. Patiesībā kļuva interesanti, vai vispār tas ir iespējams, vai tā ir tomēr māņticība vai zinātniskā fantastika. Paņemt sarunas laikā, tā paņemt kaut kā izvilkt ārā sarunu biedru enerģiju, jā, un paņemt sev. Domāt, tas tā ir, jā. Varu iedomāties, ka, piemēram, tas cilvēks taču sarunas laikā paņēma un izsūca manu enerģiju. Un kas viņš pēc tā ir? Enerģētiskais vampīrs, kas tā vēl, vai ne, automātiski. Bet tajā pašā laikā, pirms izdarīt kaut kādus tālajošus secinājumus, es tomēr vajadzētu aizdomāties, kā tad tas vispār tehniski ir iespējams. Tad paņemt, sarunas laikā tā iesūkt to enerģiju sevi iekšā, ja, no kāda cita. Kaut kur māca to, kādos enerģētisko vampīru kursos, vai ir kaut kādi, YouTube video, kā to tehniski izdarīt. Un es domāju, ka ir drusku savādāk, ka mēs paši zaudējam savu enerģiju un lielā mērā paši par to esam atbildīgi. Tātad pirmais variants, kā mēs to darām, sarunājoties ar kādu, mēs sagaidām no sarunu biedra kaut kādu tur reakciju. Ka viņš mums tur kaut ko, teiksim, pēc tās sarunas izdarīs, jā, vai ka viņš mainīs attieksmi pret kaut ko, jā, vai viņš mūs vismaz sapratīs. Tā mēs runājam, ieguldam savu enerģiju tajā visā procesā. Un beigās, ja tas nenotiek, tad mēs taču esam iztērējuši to enerģiju un mēs neesam saņēmuši to, ko gribējām atpakaļ. Un mēs jūtamies iztukšoti. Un bieži vien tad mēs sākam arī vainot to otru cilvēku. Enerģētiskajā vampīrismā, kaut gan viņš vienkārši neizdarīja to, ko mēs gribējām. Un tā kā padomā, ko tu vispār gaidīji no tās sarunas, kad tu pazaudēji tajā enerģiju. Pilnīgi iespējams tu atklāsi, ka tu gaidīji kaut ko citu, nekā tu dabūji gala rezultātā. Bieži vien pie enerģētiskajiem vampīriem mēs pieskaitam cilvēkus, kas daudz sūdzās. Radinieki ir slikti, kad viņam vadība ir slikta, darba biedri ir kretīni, avīzēs raksta tikai sliktu. Man personiski arī ar tādiem cilvēkiem nepatīk sarunāties, ja? Bet padomāsim, vai tas tik tiešām ir enerģētiskais vampīrisms. Es patiesībā domāju, ka tas drīzāk ir tāda cietēja loma, jeb upuris, kad viņam visu laiku kāds nodara pāri. Pēc tam viņš personiski uzskata, ka nepelnīta, ja? Un viņš neko nevar ar to izdarīt. Ja? Un viņš spēja visu dienu uzskaitīt dažādus gadījumus, ja? Kur viņš ir bijis upura lomā. Zinat, būt par upuri daudziem cilvēkiem šķiet ļoti tāda ērta pozīcija, ka upurim viņam visu laiku ir taisnība. Ja kāds cits viņam nodarījis pāri, kaut ko atņēmis, kaut ko nav iedevis, kaut kā slikti izturējies, ja, viņš vienkārši dzīvoja savu dzīvi, citi visi viņam tur dara pāri. Patiesībā pašam nekas nav jādara, pietiek tikai kādu citu vainot. Ja. Bet man liekas, ka mēs bieži vien te jaucam vampīrs, kurš sūc ārā enerģiju, vai upuris, kurš sūdzās vienkārši par to, ka viņam kāds dara pāri. Jā, un es domāju, ka mēs šos jēdzienus jaucam. Satiekot tādu cilvēku, patiesībā es negribu ar viņu daudz pavadīt laika. Es pavadu laiku ar radošiem cilvēkiem, kuri paši ir savas dzīves autori, kuri rada savu dzīvi un arī uzņemās atbildību par to. Runājot ar šo te upuri, var viņu vienkārši apturēt, pateikt, ka es personiski negribu klausīties tālāk tavu sūdzēšanos. Tas ir viens. Otrais var pateikt, tā kā Staķis pateica Gobzemam savu laiku. Aldi, atpisies. Aldis zināja, ka tas ir brīdis, kad jābeidz. Tā viņa atrisināja to situāciju.
Otra lieta, kas atņem mūsu enerģiju, ir darba vieta. Ir īpaši darba vietas, kurās ir kaut kas jātēlo, kāda loma. Ka, piemēram, jābūt vienmēr laipnam ar klientiem, pat ja viņi ir galīgie kretīni. Tik un tā tu nevari viņam pateikt šitos vārdus. Ja? Jābūt, jāfiltrē, ko tu runā ar savu priekšnieku. Jāspēlē loma, ka tu esi laipns klientu apkalpošanas darbinieks. Tas prasa zinām sasprindzinājumi. Un vēl, ja visi darbinieki uzvedās kaut kādā vienā veidā, tu ļoti centies viņus atdarināt, lai iekļauties tajā kolektīvā iekšā, bet tas tev nenāk dabiski, tev ir jāpiepūlās, lai to izdarītu. Po visu darba dienu tu pazaudē veselām tonnām enerģijas un beigās jūties tā kā izspiesta grīdas lupata. Tā ir ļoti nepatīkama sajūta. Tā kā uzdod sev lūdzu jautājumu, vai tas vispār ir to vērts. Jā, jo tēlošana prasa ļoti, ļoti daudz enerģijas no tevis. Trešā lieta, kas atņem mums enerģiju, ir neproduktīvs, negatīvs iekšējais dialogs. Pat ne ar vienu tur nesarunājies, vienkārši mal pa galvu tās pašas negatīvās domas. Piemēram, kā lai es tieku galā ar šīm visām atskaitēm, kāpēc priekšnieks uz manis apļāva, kāpēc man tik maz maksā, un atkal līdz atskaitēm, pa kurām maz maksā, pa kurām beigās sabļauj priekšnieks, ja? Tādi te aplīši. Ja? Kur te ir izēja? Pirmām kārtām mēs varam izmainīt to, ko mēs saprotam. Jāiet ir iekšā tajā visā tēmā un jāiepazīst. Kas atņem tavu enerģiju? Otrais. Atrast, kas tev dod enerģiju, kaut kādas nodarbes. Un tam pievērsties arvien vairāk. Tāpēc, kad jūties noguris, pazaudējis enerģiju pēc sarunas, nesteidzies savu sarunu biedru ierakstīt iekšā enerģētiskajos vampīros. Pievērsies kaut kam radošākam un aizraujošākam, kas tev to enerģiju dod klāt. Vairāk pavadi laika kopā ar cilvēkiem, kas ir paši savas dzīves autori, kuri izveidoja savu dzīvi tā, kā viņiem patīk. Ej ar viņiem kopā, pavadi laiku un mācies no viņiem. Par šo tēmu es esmu uzrakstījis lielāku rakstu savā mājaslapā atbalsta.lv. Lūdzu apskaties, pilnīgi iespējams, ka tur ir atbilde uz tavu jautājumu.